Priekšsēdētājs kundze, premjerministra kungs, ministri, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kāds no koalīcijas deputātiem man teica, Mārtiņ, tu pasaki kaut ko labu. Tu pasaki kaut ko labu par Mārku Kučinsku valdību un Mārku Kučinski. Un zinat, es nebiju plānojis neko teikt labu, bet varu piedāvāt šo. Kučinsks kungs, jūs runai neviens nenoticēja. Tā ir labā ziņa. Labā ziņa tāpēc, ka, ja būtu noticējuši, jums tie solījumi būtu jāpilda. Tagad tiksiet sveikā, nebūs jāpilda. Bet, ja runājot par to, kā tad ir izvērsies Mārku Kučinsku valdības pirmais gads, teikšu jums tā. Vadītājs vērtē pēc divām lietām. Kā viņi spēj izvēlēties un vadīt cilvēkus, un kā viņi spēj vadīt procesus. Sāksim ar cilvēkiem. Jā, šajā sadaļā, Kučinsks kungs, man jums jāsaka, ka šo to jūs bijāt piemirsis savā ziņojumā, bet es jums atgādināšu. Darbu sākot, jūs teicāt, ka valdība strādās viss kā viens, kulakā, kopā. Un es domāju, ka vislabāk raksturo šo valdības darbu kulakā kopā augusts, 2016. gada augusts, kad jūsu zemkopības ministrs Dūklau kungs tikās ar Krievijas vicepremjeru, nemaz nepainformējot ārlietu ministru. Tā strādāšana kopā bija tik laba un jauka. Un tas raksturojās arī citos jūsu ministru sadarbības modeļos. Vēl runājot par jūsu spējām vadīt cilvēkus un izvēlēties cilvēkus, es nevaru neatgādināt jums, cik veiksmīgi jūs startējāt valsts ieņēmumu direktoru meklējumos un kā jums gāja ar Koļegovas kundzi. Sākumā izvēlējāties, pēc tam atlaidāt, pēc tam izdomājāt visādas falšas stāstus, un tas viss nacionālajā televīzijā un radio. Zinām, nekompetences, Kučinsks kungs. Vēl man jums jāsaka, ka nespēja vadīt procesus attiecībā par cilvēkiem un cilvēku izvēlēm ir saistībā ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadītāju. Klausieties, stājoties amatā, jūs zinājāt, ka iepriekšējā gada, 16. gada novembrī, tam vadītājam beigsies pilnvaru termiņš. Izvēlējāties vadītāju, neizvēlējāties vadītāju. Neizvēlējāties vadītāju. Ko darīt? Neizvēlējāties tāpēc, ka saulaicīgi neplānojat procesu. Korupcijas lietas netiek valstī virzītas. Un es saprotu, ka jums nāk smiekli, ja? Ka korupcija nav jūsu prioritātē un korupcijas apkarošana un novēršana. Tas neeksistē jūsu dienas kārtībā, bet ieteiktu tam jums pievērsties, tāpēc, ka šie jautājumi ir pietiekoši aktuāli valstī. Visbeidzot, runājot par procesiem, visspilgtāk jūs spēja vadīt procesus raksturo tomēr budžets. Budžets, kuru jūs teiksim tā, kā man teikt, pirmkārt radījāt haosu, otrkārt šaurām interešu grupām piedāvājāt speciāls labums, piemēram, Ventspils mūzikas skolai iedodot 10 miljonus, bet Nacionālo mākslu vidusskolai nepietiek, lai 1. septembrī šogad atvērtos normāla skola. Bet es saprotu, ka tās šaurās interešu grupas dzīvo jūsu kabinetā. Un visbeidzot, visu to jūsu grēku sarakstu uzskaitot, jūs jau sen būtu noņemts no amata, bet tie 27 miljonu deputātu kvotās premjerkungs pilnībā palīdzēja jums paglābt jūsu un jūsu vadītā kabineta ādu. Dalaties ar savējiem, jā. Un visbeidzot, Krauzes kungs man ieteica, jūsu partijas biedrs man ieteica fantastisku lietu, kā vērtēt jūsu darbību šajā gadā. Un viņš teica, lai vērtē kā skolnieku. Jums ir 1. klase, jūs šodien saņemt liecību, un var jums teikt vienu. Liecībā ir rakstīts, Māri Kučinski jāpaliek uz 2. gadu, lai veicās 2. gadā.